Cilvēkiem, kurus nosūta uz darbiem Černobiļā, sniedz, ja vispār sniedz, ļoti skopus paskaidrojumus. Jābrauc un viss. Mobilizētie strādā augstas radiācijas apstākļos, sākumā to pat nenojausdami. Tie, kur laikus uzzina, ka pienākusī pavēsti nozīmē iespējamu veselības sagraušanu, cenšas no šī dienesta izvairīties, bet pie darba vai mājām viņas sagaida īpašas vienības, sagūsta, ieliek mašīnās un tā vai tā nosūta uz Pripetes apkārtni. Agrāk par tādiem jokiem spundētu lopu vagonā un sūtītu uz Sibīriju kokus gāzt. Tagad padomju vara ieklausās tautas balsī, partijas un valdības plānus ne tikai drīkst, bet pat vajag kritizēt. Rezultātā Daugavpils Hesu tā arī neuzceļ, bet Dainis Ivāns, pateicoties tieši šai akcijai, tautas acīs kļūst par tribūnu un kalnā vedēju, par godīgu, patiesu un sirds skaidru cilvēku, kuram var uzticēties un uzticēt. Aha, ir jau kas zeļ, jo Čiekurkalna tirgū labi smeļ. Kā tik te nav? No 3-rublīgām Auroras zeķiem, kas te uzspiežot virsū puķi pārvēršas 9-rublīgā mākslas darbā, līdz pat svētajām vakarēdienām masas tirāžā. Zelta zivtiņi te izpilda ikvienu vēlēšanos. Čirītī var nopirkt to, ko nevar dabūt veikalos. Džinsu banānenes, kleitas, blūzes, auskarus. Gandrīz katrs sev cienošs mairažotājs piešuja saviem izstrādājumiem kādu pasaules slavenu firmas zīmi, kuras pavisam oficiāli ruļļiem vien pārdod valsts veikalos. Kaut arī parasti jaunās rotaļlietas tiek pirktas bērniem, bieži vien tās iegādājas tikai tāpēc, ka šie zvēriņi ir neparasti pievilcīgi. Dažs labs pat sāk veidot kolekcijas, kuras gan nevar būt īpaši lielas, jo dobelniekiem ir tikai 16 dažādas mantiņu formas. Bērniem svarīgāks kas cits. Jaunās rotaļlietas var aizmirst saulītē, mērcēt lietū, krāst tās nezaudē gadiem. Arī nesadrūp, kā piemēram vecie no baltās gumijas taisītie zaķi un eži. Rīga ir vienīgā pilsēta Padomju Savienībā, kur neformālās jauniešu organizācijas netvārsta milicija, jo tās apvienojušās komjaunatnes paspārnē. Pielūžņot pagrabu, Rīgā ir pietiekami daudz un neformāļi uzsāk kaut ko pavisam unikālu, masveidīgu to uzkopšanu. Ar varu nevienu nedzen, talkās piedalās 200-300, dažkārt pat 800 cilvēki. Pēc tam nekurinātojos pagrabos, jo siltumu, protams, ievilkt neviens neiedomājas, notiek tematiski vakari, diskotēkas, tādas vienkāršas kopā būšanas. Pasākumi ir diezgan skaļi, bet miermīlīgi. Te viss ir savējie. Tik daudz ļaužu brīvdabas muzejā parasti ir tikai slavenajos gada tirgos. Šoreiz abrīnošanas objekti nebija ne pīti grozi, ne raibas segas, bet viņi – vecie autiņi. Atšķirībā no muzeja klētīm, rijām un pirtiņām, šīs reizes eksponāti ne tikai izkustējās no vietas, bet pat devās prom uz Rīgu un tālāk uz Jūrmalu. Piedalījās ap 120 seno automobīļu un motociklu apkalpes no Lietuvas, Igaunijas, Maskavas, Ļeņingradas, Minskas, Odesas un atsevišķas ekipāžas no Čehslovākijas, Polijas, Vācijas Demokrātiskās Republikas un Somijas. Cilvēki salīdzina, vērtē paši, vārdu sakot, dzīvo konkursa gaisotnē. Dziesmas pārsvarā ir garlaicīgas, izpildījums nepārliecinošs, un latviešu estrādes mākslinieks Rodrigo Fomins faktiski bez konkurences iegūst lielo balvu un padomzemē ražotu krāsu televizoru, izpildot Raimonda Paula kā senā dziesmā. Pēc Jūrmalas Fomins, līvu un remiks vokālists, kurš līdz šim bija jaunatnes simpātija objekts, to piemīļots visās vecuma grupās. Kaut arī akadēmiska muzikālā izglītība ir tikai viena no brāļiem, dziesmas sacer kā āris, tās auceris.
Melodijas ir vienkāršas. Pavadījums, 2 akustiskās ģitāras, un tā vien gribas dziedāt tām līdzi. Tāpēc publika ar Brāļu Ziemeļu melodijām rīkojas tāpat kā ar citiem populāriem gabaliem. Raksta tos magnetofonu lentēs un kasetēs. Čiekurkalna mūzikas ierakstu tirgotāji nevar vien sakopēt pietiekošu daudzumu ziemeļu kasešu. Labā, tīrā, nevainīgā un harmoniskā meklējumos, sirdis atvērtas it visiem. Jūs domājat, tā ir pūdernīca? Nē, tā nav pūdernīca. Tā ir ikdienas zāļu deva sievietei. Jānis Ķīsis ir Rīgas medicīnas institūta ādas un venerisko slimību katedras klīniskais ordinators. 81. gadā beidzis institūtu, 30 gadu vecs, 2 dēlu tēvs, bijušais Latvijas PSR izlases cīkstonis judo cīņā. Cilvēki Latvijā uzzina, ka seks tomēr pastāv. Tiek izdotas grāmatas un producēti neskaitāmi žurnālu raksti. Turklāt Ķīsis māk uzrunāt auditoriju. Dara to pārliecinoši, patiesi, no sirds. 3 dienu laikā perestroikas tēvs pagūst apmeklēt Sarkano strēlnieku muzeju, rūpniecības flagmani VF un agrofirmu Ādaži. Gorbačovs tiekas ar darba ļaudīm arī uz ielas. Dialogs neizdodas, jo bērni nez kāpēc vēl nav apgubuši krievu valodu. Savādi spriež Raisa, tiešām savādi. Top izkārtne. Salons Beāte. Un lūk arī pati Beāte, precīzāk Beatrice Dunska, visa šī pasākuma dvēsele un vadītāja. Viņa, būdama māksliniece modelētāja, sapulcinājis ap sevi bariņu jaunu, enerģisku cilvēku, kuri prot gan šūt, gan modelēt, gan, ja vajadzīgs, modeļus demonstrēt. Gan visu šo veco ūķi vecerīgā palīdzēt izremontēt un iekārtot. Un tā ražošanas apvienības daļrada paspārnē ir tapis tērpu dizaina iecirknis. Tas skaļais vārds punks. Mēs taisni gribējām parādīt, kāda mēs esam, mēsli, ķēmi, netīri. Un jūs mums esat tāds padarījuši ar savu divkosību, nepatiesību un ar saviem pareizajiem saukļiem. Un ārēji pareizība visā, un ceļš runās pareizība. Vai viegli būt jaunam pārspēja visu līdz šim pieredzēto. Kinoteātri ir pārpildīti, par filmu runā, šausminās un jūsmo. Kas no manis? Es savs no ūdens izlīdzu. Juris Podnieks kaudrā kino valodā pasaka to, ko visi it kā jau zināja, bet nemācēja formulēt, ka cilvēki ir dažādi, ka zem padomu dzīves dekoratīvās glazūras slēpjas samocīta, dažreiz dezorientēta un pavisam citādi domājoša tauta. Avots jau ar pirmo numuru kļūst eksplozīvi populārs. Literatūra, publicistika un kritika šajā izdevumā vienkārši ir pilnīgi savādākas nekā līdz šim. Kaut vai, piemēram, raksts par to, ka pirmais kosmonauts un tautas mīlulis Gagarins kosmosā nemaz nav bijis, un to, ka Padomju Savienība gatavojās uzbrukt fašistiskajai Vācijai pirmā. Avotu ne tikai pērk un abonē, bet pat speciāli iesien sakrātos numurus glītos cietos vākos nākamajām paudzēm. Kamēr pie Brīvības pieminekļa drūzmējas aptuveni 700 velobrauciena pretendentu, bet Lietuvā sacenšas bērnu uz trīsriteņiem un dejo kolektīvs Lelde, Basteikalnā pulcējas grupas Helsinki 86 dalībnieki. Mierīgi nogaidījuši velosvētku beigas, viņi lepni dodas nolikt ziedus un vainagus ar sēru lentēm pieminekļa pakājē. Incidentu nav. Miliču par brīnumu nevienu nesit un netvarsta. Izrādās, nav dota pavēle. Iekšlietu ministrijas un valsts drošības komitejas darbinieki vēlāk taisnojas. Zaudējām modrību. Promorgaļi. Savu dražu paināt ziņu, bez sievīgi mirdošo. Labvakar Latvijā! Labvakar jūs mājās! Esiet sveicināti īpaši mūzikas cienītāji! Haralds Sapoks, Juris Vaičūnas, Mārtiņš Jurjans un atkal svētdienas ekrānos visienīstākais, visiemīļotākais raidījums Labvakar! No raidījuma Labvakar es gaidīju ļoti daudz.
Nevar teikt, ka es nebūtu no viņiem sagaidījis. Katrā ziņā par popularitātes trūkumu es nevaru sūdzēties, jo gandrīz neviens raidījums neiztiek bez tā, lai tur Rubiks netiktu parādīts. Jūsu vārdi par tiešām jāraksta ar maziem burtiem. Jūs saņemat visus mūsu valsts labumus un apreit padomu iekārtu. Jūsu uzskatu taču pamatā sakrīt ar Amerikas balss uzskatiem. Kā jums nav kauna parakstīties algas sarakstos un saņemt naudu, kuru jūs godīgi nenopelnat tomēr? Tie, kuri nevar iekļūt pašā plēnumā, jo zāle, kurā ietilptu lielākā daļa Latvijas, protams, nav pieejama, 2 dienas pavada tiešā radioaparātu tūmā, jo plēnuma darbs tiek raidīts tiešajā ēterā Latvijas radio. To, ka Latvija tikusi okupēta, principā apzinās visi, bet pirmoreiz publiski un tieši plēnumā to uzsvērti noskalda Mavriks Vulsons. Drosmīga rīcība, vēlāk teiks. Pēc pāris mēnešiem, jau 8. oktobrī, tiek atklāts Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress. Uz to atbraukuši delegāti no visas Latvijas, citām PSRS republikām, tā darbu atspoguļo vairāk kā 200 padomju un ārzemju žurnālistu. Kongresa secinājums – Tautas frontei jāveidojas par spēku, kas latviešu tautai palīdzēs atgūt zaudētās vērtības un izveidot tiesisku valsti. Pats savā zemē tā neaugā nākās. Palīdzi Dievs, visai latviešu tautai sametomājās. Trauslā un dvēseliskā ieviņa pamatīgi atšķiras no iepriekšējās roka bestijas pērkona sastāvā. Izrādās ar ģitāru un balsi vien cilvēks šajā laikā var uzrunāt daudz tiešāk. Eduards Rozenštrauks, no aizmirstības izvilktais večuks ar savu akordionu, ir pirmais un pieprasītākais varonis visās auditorijās un brīvdabas estrādēs. Mikrofona aptaujā togad piedalās vesels 5 viņa dažādos laikos komponētās dziesmas. Ai māte Latgale, Kolumbīne, Likteņdzirnas, Tur, kur gauja un visus šos gadus kategoriski aizliegtais Zilais lakatiņš. Čempionātā sākotnēji piedalās 14 komandas un Rīgas Dinamo pirmajā kārtā ar 24 punktiem ieņem 10. vietu. Nākamajā kārtā mūsējiem klājas stipri labāk. Viņi ir 3., izcīna vietu pusfinālā un 2 reizes ar 2-0 un 4-2 uzvara Maskavas Dinamo. Vārtu vīrs Artūrs Irbe šajās spēlēs kļūst par nacionālo baroni. Pelnīti, jo glābi šķietami neglābjamo. Optimistiskākie no līdzjutējiem gara acīm jau skata zelta medaļas, bet superfinālā ar ACSK bilanci ir 3-7 un 2-1. Nekas, arī labi. Sudraba godalgas ir dinamiešu visu laiku augstākā virsotne šajā čempionātā. Nāc šur! Mēs vairs netiekam atpakaļ. Uzņemšanas laikā režisors stāsta presei par garīguma zudumu ne tikai atsevišķā personībā, bet visā tautā, par morāli un likumību, kad zemiskie instinkti sadurs ar jūtīgo un smalko dvēseles pasauli. Skatītāji to visu tver daudz latviskāk. Viņi skatās filmā kā gaumīgās bildītēs no Brīvdabas muzeja, klausās Jaunsudrabiņa sulīgajos dialogos un atzinīgi novērtēja Zanas Jančevskas, Jūra Žagara un jauniņās flautistes Ditas Krembergas aktierisko varējumu. Harmonisks un filigrāni izzīmēts darbs. Man ir bērni. Tev tos būs vēl. Bet kas ir? Mana laime. Rokoperi piedzīvo vairākus 10 lieliski apmeklētas izrādes, kur noslēgumā visi kājās stāvot dzied pūt vējiņi un slīcina komponistu un libreta autori ziedu jūrā. Populāru estrādes dziesmu autoram Zigmaram Liepiņam šis ir pirmais lielas formas darbs, un visās izrādēs komponists ir kopā ar mūziķiem, aiz dekorācijām, pie sava sintezatora. Karogs ir simbols jaunajām vēsmām, jaunajai domāšanai un ideāliem par neatkarīgo Latviju.
Tautas frontes valdes sēdē pieņemto lēmumu atbalsta Latvijas PSR valdība. Līdz beidzot, 4. novembra ārkārtas sēdē Rīgas pilsētas izpildu komiteja balstoties uz augstākās padomes prezidija atzinumu par simboliku, atļauj uzvilkt sarkanbaltsarkano karogu Rīgas pils Svētā gara tornī. Simtiem Jenevtem! Sabiedrība polarizējas divās daļās – absolūti par un absolūti pret, tomēr skatās visi. Galvenais jautājums, kā izturēties pret faktu, kad jaunas un skaistas sievietes uz skatuves nedemonstrēs visu savu adīt, cept vai dejot prasmi, bet gan pašas sevi, savu augumu, krūtis, gurnus un kājas. Tā jau kaut kāda izvirtība, vai? Aizdomīgi šķiet arī karaliskās balvas kažoku viedolā. Tiesa, Cintī patīk visiem, kopējais noskaņojums pret viņu labvēlīgs un saudzējošs. 28 gadu klejošanas par Amerikas prērijām, par Dienvidamerikas pampām, par Austrālijas zelta laukiem, par Eiropas vīra kauliem, izslāpuši dzimtās bēdzu sulas, izsalkuši dzimtās rudzumaizes, noilgojušies pēc savu dzimto meiteņu apkampieniem un smaiļiem, atgriežas savā dzimtenē Čikāgās Piecīši. Jau trešo gadu desmitu laika cirnās man, māte savus dēlus vēl gaida atpakaļ. Ar brīvību tāpat kā mātīts tā pie visiem tiem, priekškačiem liekās diezgan, bet visiem nepietiek, bet visiem nepietiek. Ja biežā vārda seks pieminēšanu izdevumos Liesma, skolu un ģimene, veselība un pat televīzijas programmā jauniešiem skabārga sabiedrība pacieš, tad žurnāla Zīlīte Marta numuru noformējums un tajā iespiestais komiks Kā rodas bērni dažiem vairs nav izturams. Pedagogi ir noskaņoti aizstāvēt bērnu dārza šķīstību līdz pēdējam. Klīst baumas, ka vairākās pirmsskolas bērnu iestādēs tiek organizētas papildu dežūras dienduses laikā, saka, lai modrāk pieskatītu mazos Zīlītes lasītājus. Tie, kas pie laimes pulksteņa sarunā randiņus, ir mazliet izbrīnīti. Kā tā? Vai tiešām vērā ņēmuši mūsu domas? Jo par spīti Miru družba festivaļu stila noformējumam lielākā daļa rīdzinieku šo pulksteni vienmēr ir saukusi par laimas. Šoreiz Bauskas lejuma neņem kolkauts Zodiaks, Bauskā viņa mājas un arī šeit Liepājā Jānis Lūsēns un viņa draugi. Galveno balvu un autobusu Latvija izcīna Zodiaks. Kopš dzimšanas 80. tas ir pamatīgi mainījies. Vadītājs un taustiņnieks Jānis Lūsēns raksta savdabīgu mūziku. It kā ārtroks, it kā pops, un tomēr nav neviens, ne otrs. Grupā ir varošas dziedātāja tandēms Maija Lūsēna un Zigfrīds Muktupāvels, kurš ģērbts baltā pārvietojas par skatuvu kā orkāns un laika pa laikam ekspresīvi piespēlē vijoli. Zīmīgākie Zodiaka skaņdarbi ir Mirušais gadsimts, Vējš un Daugava. Lietuva, Latvija, Igaunija. 595 km garajā ceļā nostājušies aptuveni 2 miljoni cilvēku. Runā, ka bioloģiskajam strāvojumam jābūt tik spēcīgam, ka saslēdzot ķēdi vajadzētu sajust vieglu strāvas triecienu. Nekas tāds tomēr nav jūtams, tikai milzīgs emocionālais pacēlums. Rīgā ķēde ir vairāk līdzīga kolonnai, bet citur ķēde nepārtrūks tikai pateicoties siksnām, lakatiem, šallēm un citiem gariem priekšmetiem.
Ja taloni, cukuram vai ziepēm ir jāekonomē, lai izdzīvotu, tad putrājumu, makaronu vai miltu ir par daudz. Tomēr pēckaru gadu rūdītie cilvēki cenšas neatstāt neizmantotu nevienu talonu. Pieliekamajos krājas produkti, kurus ne apēst var, nedz arī laukā izmest roka ceļas. Patiesu vērtību iegūst tikai atsevišķi taloni atsevišķās interešu grupās – tabakai, alkoholam un benzīnam. Presē lasāmas iedzīvotāju žēlabas. Citāts. Galvā īsta putra, skaidrības nekādas. Palīdziet jau, ko šajā talonu muģeklī saprast. Man iedeva lapu ar 47 numuriem, uz dažiem ir rakstīts, ko par tiem var iegādāties, uz citiem nē. Vislielākās pārmaiņas vērojams kooperatīvajā ēdināšanā. Cenas augstas, bet izvēle jau arī liela. Šeit jūs neapvaino un neignorē, bet cenšas izdabāt. Lūdzu, lūdzu, nāciet vēl. Arī kooperatīvais saldējums liekas skaistāks, treknāks, garšīgāks. Pingvīns to pat piedāvā visās varavīksnes krāsās un ar dažādām eksotiskām, piemēram, kivī un banānu garšām. Kooperatīvos strādājošie dažkārt saņem 10 vai pat 20 reizes vairāk nekā valsts sektorā. Veiklos jau drīz vairs nevar atšķirt, kas ir valsts un kas kooperatīvā prece. Bieži vien pircējiem ir nopietni jāriskē starp iespēju nopirkt kaut ko unikālu un pilnīgu brāķi. Varētu jau nodrošināties, pajautājot pārdevējām, vai tikai pārdodamās naglas nav kooperatīvās, bet pārdevēji arī nav vakarējie. Dziļi ielūkosies pircēja acīs un dos psiholoģiski pamatotu atbildi. Viss notiek. Pērk un pārdod visu. Ne tikai Marijas ielā, arī Polijā un Rumānijā. Kapitālisms vēlīgi māja pa valūtas maiņas, būdeņus, lodziņu un letiņu ļaujas vilinājumam. Valsts trūcīgi, toties pilsoņi turīgi, vismaz daži. Valūtas maiņa, kas principā ir normālas valsts, normāls pakalpojums iedzīvotājiem un turistiem, Latvijā sākumā kļūst par iedomātu spekulāciju arēnu. Cilvēki dzīvo līdz kursu svārstībām, kaut ko rēķina, iepērk, tad atkal pārdod, iedomātamies sevi par veikliem mākleriem. Tostarp pašiem mijējiem, punktu turētājiem pēļņa ir 100%. Dzimst jaunā vēsture un augšam ceļas vecā doma laukums. Cik reiz ielu un laukumu vārdi bija apbērēti zem jauniem, cik reiz pamatvārdi, sirdsapziņa un gods bija apbērēti zem papīra frāzēm. Padomi laika Rīgas ielu nosaukumi liek domāt, ka tieši šeit bijis revolūcijas šūpulis, ka visi galvenie notikumi ir izcinājušies Latvijas galvaspilsētā. Gadu sākumā situāciju presē var raksturot tikai kā haotisku. Publicē visi, tirāžas un kvalitāte ir raibi dažāda, bet pārsvarā iekļaujas skalā no ļoti vājas līdz viduvējai. Skaidrs, ka radušies visi priekšnoteikumi neatkarīgas, informatīvas avīzes tapšanai. Gadus vecais Bruno Birmans, pats būdams modes mākslinieks, ir kļuvis par Latvijas jauno uzņēmēju.
Dažreiz es veidoju komerciālus pasūtījumu darbus. 2 reizes esmu taisījis tērpus Latvijas olimpiskajām izlasēm – Albervillai un Barcelonai. Esmu gatavojis kostīmus filmām un teātra izrādēm.